Bailīgi šķielēdams apkārt, zaķis cilpoja pāri pļavai uz veco gāršu. Saka, paskatīsies, kas tur dzīvo. Negaidot, viņa priekšā nostājās Auns, kas draiskuļodamies bija noklīdis no aitu bara un izbrīnījies vaicāja. Kas tu tāds? Esi par zvēru. Uz kurieni dodamies? Es esmu zaķis. Dodos pasaulē draugus meklēt. Ja tā, būsim draugi un iesim kopā pastaigāt. Labi. Aizgāja abi uz gāršu un nu tik staigā šurpu, turpu, līdz pēdīgi Aunam iešaujas labs padoms prātā. Kas ir, zaķīt? Uzcelsim šeku mežā sev māju un dzīvosim bez bēdām. Labi, zaķis ar mieru. Sāka draugi gāzt kokus. Auns ar gudru ziņu izraudzījās vecu, sapuvušu bērza stumbru, ieskrējās tam ar ragiem. Bērs tūliņ nogāzās zemē. Nu bija kārta zaķim gāzt. Viņš izmeklējās resnu ozolu, saspicēja ausis uz priekšu, tad pieliecis galvu, ka Auns ieskrējas. Deva tam ar pieri. Un kas notika? Ozols neiečīkstējās, stāv kā stāvējis, bet nabaga zaķītim pašam, ak vai, ausis pieplacinājās pie pieres, ka vairs nemanīt nemana. Ko darīt? Auns redzēdams drauga nelaimi sacīja. Tu stāvi labi stingri. Es pamēģināšu tavas ausis izstiept atkal taisnas. Labi. Zaķītis stāv, bet Auns stiepi atspēries. Viņš stiepa, līdz ausis jau taisnas kā bijušas. Pietiek, zaķītis sauca. Vai nu Auns palaidnieks klausīsies? Viņš tik stiepa tālāk, līdz izstiepa zaķim ausis 3 reizes garākas nekā tās bija iepriekš. Tā zaķītis pašam negribot dabūja garas ausis.